Kā tu justos, ja kādam sev ļoti tuvam cilvēkam tu nodarītu milzīgas sāpes un sagādātu ciešanas, nodarītu pāri? Vai tu smaidītu, vai tu izliktos, ka tas nav noticis, vai tu turpinātu darīt tās pašas lietas tādā pat veidā, labi saprotot, ka tas jau iepriekš izraisīja šo pāri darījumu un ka tas visdrīzāk notiks vēlreiz? Nu, visdrīzāk jau, ka nē. Ja tu mīli šo cilvēku, tu negribētu viņam sagādāt šīs sāpes un ciešanas. Bet Bībele saka, ka pirmais bauslis, to Jēzus mums arī apliecināja un atgādināja, pirmais un svarīgākais likums ir, ka mums būs mīlēt Dievu savu kungu no visas sirds, ar visu savu spēku, ar visu, kas mēs esam, un savu tuvāko kā sev pašu. Kādā vietā Bībelē mums norāda, ka tas, cik ļoti mēs mīlam Dievu, cik daudz vairāk par visu šajā pasaulē, mēs mīlam Dievu tām lietām, ko mēs dabīgi mīlam, tiem cilvēkiem, kurus mēs dabīgi mīlam, savus bērnus, savus sievas un tuvākos, tam vajadzētu gandrīz izstīties pēc naida, jo tā mīlestība uz Dievu ir tik daudz lielāka. Tad, kad mēs runājam par grēka nožēlu, par atgriešanos, par svētu dzīvi, tad mēs neesam burta kalpi, vienkārši tāpēc, ka nedrīkst, nevar, tas nav pareizi. Nē. Bet tamdēļ, ka mēs mīlam Dievu un mēs vērtējam mūsu attiecības ar viņu, mēs nevēlamies darīt lietas, kas viņa acīs ir negantība. Mēs nevēlamies darīt to, kas ir grēks. Mēs nevēlamies darīt to, kas ir pret viņa likumiem, pret viņa nodomu. Un tamdēļ mēs, lai negrēkotu pret viņu, lai negrēkot pret to, kuru mēs mīlam visvairāk, mēs esam gatavi aizliegt sevi ikdienas, nožēlot un atgriezties no grēkiem un dzīvot svētu dzīvi. Nevis klausot burtam, bet sekojot mīlestībai un tuvojoties tam, kurš mūs ir mīlējis visvairāk un kuru mēs vēlamies un mīlam pāri visam. Tāpēc mīli to kungu un atstāj grēku, nožēlo, atgriezies un kāp šajā kalnā pretī un tuvāk tam kungam, dzīvojot svētu dzīvi.